saliekot visu šo informāciju kopumā, kādu viņi man ir šobrīd, es tomēr teiktu, ka šis lēmums bija pareizs. Un kāds ir jūsu pamatojums? Es saku, saliekot visu šo informāciju, kāda man ir pieejama, uz šobrīd es vērtēju, ka šis lēmums bija pareizs. Bet to tiešām parādīs šī te likvidācijas process, jau tur iedos ļoti precīzi atbildi. Tas viss saistībā vērtējot Krājbankas, Noras banku un tādā veidā, par to ir tā es domāju. Prezidenta kungs, jums šorīt bija tikšanās arī ar satiksmes ministru Domu. Es pieņemu, ka arī ar premjeru uzpārnējot jautājumu, kas ir saistīts ar Air Baltiku. Kā jūs redzat to attīstības scenāriju, kas šobrīd valstī būtu jādara? Vai jāpārņem Air Baltiku pilnībā, ja privātais akcionārs nevar viņu finansēt, vai kādas citas iespējas? Es saprotu, ka šis ir valdības vakardienas un šodienas jautājums, kurš tiek arī vērtēts precīzi, kā rīkoties. Skatoties uz to, kāda Krājbankas kontekstā, man liekas, ka tur valdība būs spiest viņu pārņemt drīzāk. Tā es domāju, bet es nevaru detaļās, es neredzu, lai es varētu jums precīzi to novērtēt. Tev ir risks? Jā, žurnāls Latvijas labs īdevs par jums grāmatu Latvijas parastais, un tajā nonāca pie secinājuma, ka jūs diezgan aktīvi esat ņēmis dalību tā sauktajos privatizācijas procesos 90. gados un nolabējis sev izdevīgi Unibankas privatizāciju, kā arī tas iespējams iegūs diezgan vērtīgi dzīvokli Vecrīgā, vai tas atbilst patiesībā? Es nezinu, kas tajā grāmatā rakstīts. Man tikai prieks, ka kāds tā pūlēs par man uzrakst grāmatu, jo es pats nekad uz tādu varoņu darbu nesaņēmtos. Neesmu neko sarakstījis, nekādas piezīmes, lai to varētu izdarīt. Tāpēc droši, ka latviešiem tās teiciens ir dots jau devējiem atdodās, ka tas tā labi. Par visiem tiem privatizācijas procesiem es domāju, ka pēc 90. gada privatizācijas process bija pamats, lai iet turpmāko ceļu. Un es neredzu neko tādu, ko es esmu darījis, kas būtu nelikumīgi tajā laikā. Nu, katram tās savas interpretācijas tagad jo tālāk no tā laika iet, jo cenšas izskaidrot, ka tur kāds kaut ko ierāvis, kāds kaut ko nelikumīgi izdarījis. Nu, viss, ko es esmu darījis sevišķi bankas laikā, tur viss padomas, akcionāru lēmumu, privatizācijas, viss notikuši ir sevišķi Unibankas privatizācija, balstoties uz privatizācijas aģentūras izstrādāto šo projektu, un, lai tur skatās un pēta. Nu, tāds ir mans viedoklis. Paldies, TV5. Tur vēl ir apgalvots, ka nozaga arhīvi, kas bija privatizācijas aģentūra un arhīvi glabājas 97. gadā Unibankā. Vai tas ir tā, vai tā arhīvi nozaga, ko jūs zināt? Es, protams, nevaru atcerēties, un viss tajā laikā par privatizācijas aģentu. Kāds sakars privatizācijas aģentūras arhīviem ar Unibanku? Es gan nedomāju. Nu, bet viņi jau beidza darbu, man šķiet, 93. gadā, es pieļauju, nekāds sakars tur ar 7. gadu. Es neredzu, tur kaut kas acīm redzot aģentūra, un tās ir divas dažādas lietas. Es baidos komentēt, kāda bija tā likumdošana, viss tur notika atbilstoši. Un kur kas ir, es tiešām baidos to, pēc 20 gadiem komentēt, kur kas palicis, es domāju, tā nav mana atbildība. Paldies.